Žurnālisti Amerikā ir palikuši bezbailīgi no Trumpa un tiešā veidā preses konferencē pajautāja, ko jūs domājat par to, ka daudzi uzskata, ka jūs chickened out, ka nobijāties un atkāpāties no saviem tarifiem. They're saying Trump always chickens out on your tariff threats, and that's why markets are higher this week. What's your response to that? I kick out? Chicken out. Oh, isn't that nice? Chicken out. I've never heard that. Don't ever say what you said. That's a nasty question. Go ahead. Trumpam, protams, tas nepatika un sekoja atriebība, un viņš grasās palielināt alumīnija metāla importam tarifu no 25 uz 50%, kas it kā aizstāvēs Amerikas metāla ražotājus, bet atkal radīs problēmas autoražotājiem un citiem ražotājiem, kas daudz iepērk metālu. Kaut kāds kašķis ar Ķīnu, jo Trumps saka, ka Ķīna kaut ko tur neievēro tos jaunos tarifu vienošanos. Trumps šādi metāsies, liekas no vienas kājas uz otru, tarifu augšā, tarifu lejā, jo ilgāk pastāvēs šis koncepts taco trade. Trump always chickens out. Nvidia nesen paziņoja savus finanšu rezultātus, tie bija labi, double beat, peļņa auga, apgrozījums auga, viss lieliski, bet pēdējā laikā kāds pārdot Nvidia akcijas un neļauj tai akcijai kāpt augstāk. Apmēram jau gadu atpakaļ bija tāda pati cena kā šobrīd. Un to var arī redzēt, ka CEO vadītājs pateica, ka grasās pārdot tuvu gandrīz $1 miljārdu vērtībā savas akcijas, kas, protams, tāda paslikta zīme. Finanšu datus paziņoja arī Zscaler, kas ir kiberdrošības uzņēmums, un tie bija labi, akcija aug tālāk, arī pirms šo rezultātu paziņošanas akcija pamatīgi auga. Vispār šis kiberdrošības sektors, tur daudzi spēlētāji, kuri ļoti labi performē. Nedaudz par dārgāko uzņēmumu pasaulē Palantir. Tur vadība daudz pārdot, bet nevienmēr tā ir slikta zīme, jo, ja skatās datus, tad fondi palielina savus ieguldījumus šo akciju, aug gan fondu skaits, kam ir šīs akcijas, gan arī kopējais īpatsvars īpašumtiesībās, vairāk ir fondiem. Un Palantiram ir laba sadarbība ar valdību, viņi tagad tur plāno kaut ko apkopot visu Amerikas iedzīvotāju datus un kaut ko tur analizēt un darboties. Maijs, kā izrādās, ir bijis veiksmīgākais mēnesis kopš 35 gadi atpakaļ lielākā atdeve. Tas, protams, ir tāpēc, ka bija liels kritiens ziemā, bet vienalga šis V-shaped recovery ir apmēram vai varbūt pat straujāks nekā Covid laikā. Mūsdienās vispār ļoti ātri akcijas atgūstās, es nezinu, kad bija dotcom bubbles 2000. gadā, Nasdaqam vajadzēja atkopties 15 gadus. Tagad mēs te jau esam tuvu augstumiem, 2 mēnešos gandrīz atguvāmies.